Un Puškina muzejs. Vienstāvīgajā, kas agrāk bija tā kā visas pilsētas arhitektūra. Vienstāv, divstāv ēkas. Kāds tev iespējas par muzeju? Nu, jāsaka, skaisti vienkārši saki, kā bija īstenībā. Muzejs labs. Tikai man vairāk interesē tieši Puškina dzīve. Kā muzejs. Tad par Puškina dzīvi vairāk. Labi, to, ko mēs zinām. Puškins ir īpaši ar to, ka viņš ir pirmais cilvēks, kurš sāka gūt ienākumus no dzējas rakstīšanas. Neviens cits pirms viņa to vēl nebija darījis. Puškins pēc būtības ir pamats krievu valodai, kāda viņa ir tagad, literārā valoda. Ja viņš ar saviem draugiem kopā ielicis ļoti lielu artavu literārās valodas veidošanai. Pašu Puškinu ļoti ietekmēs Volters, kuru Krievijā ir atvedusi Katrīna II, kas principā ir pamats Franču revolūcijai. Tādā ziņā var savilkt paralēlas tie paši bolševiki ar Franču revolūciju caur Puškinu, pēc cik Puškins ir pats pamats, un no viņa attīstījusies visi tālākā rakstniecība, un iedvesmas smēlušies ir visi tālākie rakstnieki no viņa pārsvarā. Bet pats viņš kā tāds dzīvē bija bravūrīgs, augstprātīgs sprēgētājs, kurš maz domāja pirms runāja. Ģimenē, kas ir dokumentētās liecības par attiecībām ar ģimeni, tad mūsdienu psiholoģijā viņu saukt par melno ģimenes abi, jo vecāku visas cerības lika uz vecāko brāli. Attiecīgi tas viņam savā veidā radīs vientuļu bērnību, kuras laikā viņš ir pārlasījis visu tēvu bibliotēku. Un 10 gados jau sācis pats rakstīt franču valodā mazas lugas. Dzīvis Maskavā 18. gadsimta beigās, 3 gadus pēc Katrīnas II nāves. Nāk no senas rakstnieku dzimtes, kas dokumentējas Krievijas caru dzīvi jau no seniem laikiem. Viņa tēvs ir Pētera I nopirts afrikānis, kas ir vēl zīmīgi. Tēvocis viņam ir nodibinājis Hersonu pilsētu. Tajos laikos atvērās licejs. Skolā viņš mācījās ļoti slikti. Studijas viņš pabeidz kā pats pēdējais sekmēs. Toties viņam tur radās ļoti daudz draugu, kur atbalstīja viņu turpmākajās dzīves gaitās. Tajā pašā laikā arī glābjot no daudzajiem dueļiem. Dueļi viņam bija 30. Nevienā no viņiem neviens netika nogalināts. Varēja būt vēl vairāk, jo ļoti daudz dueļus izbeidza jau šie paši draugi. Tajos laikos dzeja bija līdzīga mūsdienām kā mīļākās dziesmas. Tajos laikos nebija tādas skaņu industrijas, mūzikas ierakstīšanas iespējas, un cilvēki parasti deklamēja savu mīļāko dzejoli, kā mīļāko skaņdarbu mūsdienās. Tur pasaka, man patīk tur, nezinu, Tina Turnera vai vēl kaut kas tam līdzīgs. Un literatūra tajos laikos bija tikai priekš aristokrātiem, kuri veidoja tādus tā kā sava veida slēgtus klubus, no kuriem viņš arī bija viens dalībnieks. Tur notika daudz dažādas izklaides, kā viena no tādām, kad viņi lasīja nekrologus saviem literārajiem ienaidniekiem. Un šajos klubos arī tika veidot arī šī literatūras valoda, kas pārsvarā bija reliģiskās literatūras kariķējums. Bieži, kad viņam nebija iedvesmas, viņš vienkārši šāva ar pistolu sienā. Tā. Salīdzinoši mūsdienām Puškinam bija talants taisīt dzejas memes, kuras īsā veidā izsmēja laika biedrus. Tas atspēlējās, kad viņš caram uzrakstīja dzejoli par to, kā viņš nogalināja savu tēvu, cars tēvu. Un tā viņš tika izsūtīts, un tas ir šajā muzejā redzams. Jeb tajos laikos muzeja telpas bija pati labākā vietējā viesnīca, kur viņš principā par savu visu naudu arī veiksmīgi notusēja. Pati pilsēta Kišiņova bija atsista un tīri no osmaņiem, un tur bija kulturālais mikslis ar grieķiem, ebrejiem, tiem pašiem turkiem, visas nacionalitātes, dažādas valodas, un tas Puškinu ļoti aizrāva iepazīt, jo viņš pat čigānu taborā ir padzīvojis kādu laiciņu. Kad cars nomira, tad viņu tā kā amnestēja nākamais cars, un
īsumā savu dzīvi, kad viņš pēc pēdējā dueļa, liktenīgā 30. Nomira, tad principā Nikolais I, es nemaldos, parūpējās par visu viņa ģimeni. Un arī par parādiem, kas viņam bija ļoti daudz, jo viņš nopelnīja ļoti daudz un tērēja vēl vairāk. Pateicoties, protams, sievas ģimenei, kurā sieva vispār nelasīja viņa dzējas rindas, un sabiedrībā viņam, teiksim, tā bija pastulba, bet toties ļoti skaista. Sievas vecākajiem interesēja tikai un vienīgi nauda. Viņi bija nabadzīgi fabrikanti, kuri bija iztērējuši savu īpašumu, un Puškins, lai izpirktu līgavu, pat tajos laikos līgavas taisīja pūru, un viņas nāca ar naudu, tad Puškins to naudu viņiem iedeva, pats viņu līgavu viņu nopirka, respektīvi pēc tam tradīcijām. Bet pašam tāds lūzuma punkts ir galvenais 21 gadu vecumā, kad principā tēvs ir bankrotējis, bet vēl joprojām aristokrāts. Un tas, kad viņš izjūt ļoti lielu nabadzību, tas viņam dod tādu, teiksim, tā spērienu un dūsmas uz to pašu iepriekšējo caru, kas arī vainagojās ar šo dzējas memi, kura kļūst nenormāli populāra un noved viņu izsūtījumā. Tie paši draugi viņu vēl izglāba no izsūtījuma. Izsūtījums varēja būt nevis Kišiņevā, kur Tusiņš ir, bet Sibīrijā vai arī cietumā. Vēl var daudz ko, bet mēs tā īsumā par pašu muzeju, kas ir saistībā ar muzeju. Jo paša Puškina dzīve, tas ir jālido uz Pēterburgu vēl ir. В первой стене Трубецкой искал следы Пушкина, где что осталось. И вот нашли такой домик, обвалившийся, единственный. И уже в 1948 году открыли музей, представляете? Он, получается, один из 4 или это... Из 3 домиков остался один по такому случаю, вот именно там, где жил Пушкин. И вот он нашел его и начал собирать, кто спрятал старинную мебель, кто чего, ну, если почти город был разрушен. Очень тяжело, но потом уже весь Союз помогал, потому что было 300 предметов в фондах музея, а стало 3000. То есть уже все собирали Союза. Вот в последнем зале, кстати, вы там видели 3 кресла. Так эти 3 кресла с имения Гончаровых. Гончарова, это Наталья Николаевна, это жена Пушкина. И это с ее поместья эти кресла. Может быть, там сидел Пушкин, но уже ДНК не провести.